Šodien mēs izpētīsim vēstules galatiešiem 6. nodaļu. Nobeidzot 5. nodaļu, apostols Pāvils runā par 24. pantā, bet tie, kas Mašiaham piedara, ir savu miesu krustā situši līdz ar kaislībām un iekārošanām. Bet dzīvības liecība pēc gara ir gara auglis. Tātad mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Pret tādām lietām nav bauslības. Ja ikdienas dzīvē mēs parādām šīs īpašības, tad mūsos vairs nedrīkst izpausties vecā daba. Tātad tādas īpašības kā godkāre, satricinājums vai skaudība un pārējās. Tieši ar to apostols Pāvils nobeidza vēstules galatiešiem 5. nodaļu, nolasījuši 25. un 26. pantu, tāpēc, ka tie ir tiešā mērā saistīti ar to, kas sekos 6. nodaļā. 25. pants, ja dzīvojam garā, tad arī staigāsim garā. Bet kā rīkoties garā, iepriekšējos pantos kā reiz arī tika teikts, kad mēs liecinām ar savu dzīvi, dzīvojot pēc gara, ar tiem gara augļiem, kuri izpaužas mūsu dzīvē, tad mēs, 26. pantā, nedzīsimies pēc tukša goda, pēc godkāres, pēc paaugstināšanās, cits citu izaicinādam, būdami satricināti dēļ kaut kā, kas mums nepatīk citos, to gribēdami pakļaut zem sevis, cits citu apskauzdam. Tas viss ir cilvēka egoisma izpausme. Un tālāk apostols Pāvils turpina tēmu par šo garīgo cilvēku uzvedību, tātad par tiem, kuri dzīvo garā, par viņu kontaktēšanos ar saviem tuvajiem brāļiem un māsām. Galatiešu 6. nodaļa, 1. pants. Brāļi, ja arī kāds cilvēks ir pienākts kādā pārkāpumā, tad jūs, kas esat garīgi, atgrieziet tādu uz pareiza ceļa ar lēnprātīgu garu, un lūkojies pats uz sevi, kā arī tu nekrīti kārdināšanā. Pirmkārt, ja kāds sagrēko, tad mums nav no tāda jānogriež, un nav jāizliekas, ka tas uz mums neatiecas. Kad tas mūs neskar, tā ir viņa darīšana, lai viņš pats ar visu augsto tiek galā. Pāvils saka, ka tādu ir nepieciešams izlabot, un darīt to ir nepieciešams ar pazemīgu garu. Un šeit kādam var rasties jautājums, bet kā to izdarīt ar pazemīgu garu? Kā viņu izlabot? Atbildi var atrast iepriekšējos pantos. Tātad tas, kurš dzīvo garā, tas sarunājoties ar grēcinieku nebūs satricināts, nedusmosies, nepārmetīs teikdams, kā tu tā varēji? Tu taču esi ticīgais, un tā tālāk, ar to visu sevi paaugstinot pār viņu. Tā it kā sakot, es jau neesmu tāds kā viņš. Ar to sev iedodot tiesības norādīt otram, kur arī ir šī lietas būtības sevis paaugstināšanā. Tieši otrādi, ja cilvēks dzīvo vadoties no gara, tad viņš pilnībā kontrolē šo savu veco dabu, šo dusmības trauka dabu, savu ego, un viņam ir pienākums sarunāties ar grēcinieku, izrādot pret viņu mīlestību, žēlsirdību, labu attieksmi, līdzjūtību, to darot ar labestību un draudzīgi, un viss tas kā reiz ir reāla gara augļu parādīšana, kas pēc būtības liecina par Mašiaha svaidījumu. Tā parasti rīkojas garīgi cilvēki. Bet vēseliskie grēcinieku apsūdzot būs dusmīgi, satricināti un apvainosies. Tāpēc, ja tu jūti sevī šīs īpašības, tad labāk tev atturēties no grēcinieku labošanas. Savādāk, ja sāksi, tad patiešām iekritīsi kārdinājumā. Tāpēc Pāvils saka šos vārdus, lūkojies pats uz sevi, kā arī tu nekrīti kārdināšanā. Tālāk 2. pantā, nesiet cits cita nastas, tā jūs piepildīsiet Mašiaha likumu. Citiem vārdiem, ja tu esi spējīgs palikt mīlestībā un žēlsirdībā pret to, kurš sagrēkojas, un esi spējīgs viņu izlabot pazemīgā garā, paliekot pacietībā un ilgcietībā pret viņu,
un pēc tam būt aizlūgšanā debes tēva priekšā, tad tieši tā tu arī piepildīsi Mašijāha likumu, Toru. Un šeit ir svarīgi saprast, kāda ir lietas būtība šai Mašijāha Torai, likumam. 1. korintieši 10. nodaļa 4. pantā, un visi dzēruši to pašu garīgo dzērienu. Tora, tā ir mācība par gaismu. Tāds ir tulkojums vārdam Tora, kas iztek no Mašijāha, kā garīgais ēdiens un garīgais dzēriens, priekš visu augstā tautas. Tālāk 4. šis pats pants, jo tie dzēra no garīgās klints, kas tiem gāja līdzi, bet šī klints bija Mašijāhs. Tātad ēd šo ēdienu un dzēr šo dzērienu, un garīgi pieauga. Mateja 22. nodaļā no 38. līdz 40. pantam. Ješua saka, ka visa Tora un pravieši tiek nostiprināta caur mīlestību pret visaugsto un caur mīlestību pret tuvāko. Tātad vēlreiz, ka visa bauslība, Tora, pravieši tiek nostiprināta. Šis ir augstākais un pirmais bauslis. Otrs tam līdzīgs ir, tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu. Šinīs abos baušļos ir saņemta kopā visa bauslība un pravieši. Ja mēs papētam grieķu tulkojumu, tad tur ir saprotams, ka viņa ir nostiprināta. Tātad visas Toras un praviešu pamatā kā fundaments ir mīlestība pret visaugsto un mīlestība pret tuvāko. Toras Mašijāha būtība ir tieši visaugstā mīlestība pret cilvēku, kuri dzīvo baušļos, pavēlēs un likumos, kas dota Torā. Un tieši balstoties uz šādu Toras sapratni par Mašijāhu, apustulis Pāvils mums raksta Romiešu 13. nodaļā no 8. līdz 10. pantam. Nepalieciet nevienam neko parādā, kā vienīgi, ka jūs cits citu mīlat, jo, kas otru mīl, tas ir piepildījis bauslību, jo baušļi tev nebūs pārkāpt laulību, tev nebūs nokaut, tev nebūs zakt, tev nebūs iekārot, un ja vēl ir kāds cits bauslis saņemami kopā šinī vārdā, proti, mīli savu tuvāko kā sevi pašu, mīlestību tuvākajam ļaunu nedara. Tātad bauslības, Toras piepildījums ir mīlestība. Tādā veidā, kad Ješua Mašijāha skolnieki dzīvo garā, parādot mīlestību, mieru, prieku, laipnību, labprātību, lēnprātību, uzticamību un atturību, tad tieši ar to viņš izpilda Toru Mašijāhā. Tālāk Galatiešiem 3. pants. Jo, ja kāds domā, ka viņš kas esot, nebūdams nekas, tas pieviļ pats sevi. Tātad, ja brālis vai māsa sarunājas ar to, kurš ir sagrēkojis un ir dusmīgs vai dusmīga, satricināts, pārmet un ar to sevi paaugstina pār viņu, patiesībā viņš ar to liecina par sevi, ka viņš jau vairs neizpilda Mašijāha Toru, un gala rezultātā sevi pieviļ būdams nekas. 4. pants, bet ik viens, lai pārbauda pats savus darbus, tad viņam pašam būs prieks un viņš nelielīsies citu priekšā. Par kādiem darbiem runā apustulis Pāvils, bet ik viens, lai pārbauda pats savus darbus. Te iet runa tieši par tiem darbiem, caur kuriem tu veido sevī mājokli visaugstajam. Citiem vārdiem, ikvienam ir nepieciešams vērot sevi, un nevis kādu citu, iedziļināties sevī, izpētīt savas dvēseles virzības, tanī vai citādākā situācijā, lai ieraudzītu, kādi spēki tur virzās, tanī vai citā brīdī, vai nu tā ir nāvē lemtā miesa, vai nu Mašijāha pazemības gars. Ja viņš redzēs, ka pēc patiesības viņu virza līdzjūtība, draudzība, mīlestība pret tuvāko, tad arī viņam pašam būs šis prieks. Bet, kad viņš dos priekšroku ar kaut ko sevi paaugstināt pār otru, tad ar to tā it kā viņš slavēs sevi, par cik viņš uzskata, ka viņam ir tiesības to darīt, par cik viņš ir labāks, bet patiesībā būdams nekas.
5. pāns, jo ik katram jānes sava paša nasta. Tātad, no tā, cik daudz tu jau spēj izpildīt mašijāha Toru, būs atkarīgs tas, caur ko tev tālāk būs jāiziet, lai gala rezultātā iemācītos staigāt pazemības un mīlestības garā. Tālāk apostols Pāvils mums runā par svarīgumu atbalstīt tos, kuri mūs ievirza vārdā, no 6. līdz 8. pantam, bet tas, kas mācās to vārdu, lai dalās visās labās lietās ar to, kas viņu māca. Nepievilieties, Dievs neļauj apsmieties, jo, ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus, proti, kas sēj savā miesā, tas pļaus no miesas pazušanu, bet kas sēj garā, tas pļaus no gara mūžīgo dzīvību. Citiem vārdiem, ja jūs atbalstiet to, kurš māca jums vārdu, tad viņam nebūs nepieciešams rūpēties par to, kā apmaksāt dzīves vietu un kā pabarot ģimeni, jo tad viņš var ar pilnu atdevi rūpēties par vārda apmācību. Tādā veidā, kurš palīdz ar atbalstu tam, kas māca vārdu, tad ar to viņš sēj savā garā, jo tas vārds, kurā viņš klausīsies no tā, kas māca, tad tas arī viņu ievedīs mūžīgā dzīvībā. Visu augstais caur pravieti Malahiju tieši par to arī runā. Pāvils šeit neko jaunu nav pielicis klāt. Tātad Malahijas 3. nodaļa no 8. līdz 12. pantam. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpj Dievu? Kā jūs mani krāpjat? Jūs tad sakāt, kā tad mēs tevi krāpjam? Ar 10. tiesu, ar labprātīgiem upuriem. Tādēļ jau jūs esat nolādēti, tā ka viss krīt jums no rokām, un iet jūsu rokās bojā, jo jūs visi vienā kopā cits pār citu mani krāpjat. Bet atnesiet katrs savu 10. tiesu pilnā vērtībā manā klētī, tā, lai arī manā mājā būtu barība, un pārbaudiet tad mani šai ziņā, saka Adonai Cebauts. Vai es arī neatvēršu debesu logus un nelikšu svētībai pa tiem pārpilnībā nolīt pār jums? Un es padzīšu jums palīdzēdams rīgo puslītāju kukaiņu no jūsu labības laukiem, lai viņš tos neizposta un lai koks jūsu vīna dārzā jums nebūtu neauglīgs, saka Adonai Cebauts, lai arī visas tautas jūs daudzinātu par svētlaimīgiem, jo jums pašiem būs lielu labumu un augstas cieņas pilnai zemē būt, saka Adonai Cebauts. Tātad, visu augstais saka, ka ja jūs pienesīsiet savus 10. tiesas visu augstajiem, tad viņa namā būs šī garīgā maize, un tad visas tautas jūs sauks par svētlaimīgiem, tāpēc, ka jūs sējat garā, bet pļāvāt priekš mūžīgās dzīvības. Bet, kad visa augstā namā nav ēdiens priekš priesteriem, tad ik viens no viņiem izklīst pa saviem laukiem, lai pabarotu sevi un ģimeni, un tad jau viņiem vairs neatliek laika sagatavot šo garīgo maizi priekš tautas. Lūk, šis vēsturiskais moments tanī laikā, kad tauta atgriezās no Bābeles gūsta, Nehemijas 13. nodaļa no 10. līdz 12. pantam. Es arī uzzināju, ka levītiem nodevas nav nodotas. Tā ka levīti un dziedātāji, kas darīja darbu, bija izklīduši katrs uz savu tīrumu. Tad es bāros ar priekšniekiem un sacīju, kādēļ Dieva nams ir tā pamests. Un es sapulcināju visus izklīdušos un iecēlu viņus atkal katru savā vietā, kad pēc tam viss Jūda atveda noliktavās 10. tiesu no labības, no vīnogas sulas un eļļas. Es noprotu, ka daudz jaunās derības ticīgie ir pārliecināti tanī, ka 10. tiesas bija nepieciešams pienest tikai tad, kad bija vēl templis, bet tagad Jēzus tā teica, ka ir tikai ziedojumi nabagiem. Kas grib, tas var to pienest, kad to vēlas,
bet vispārējais nav nepieciešams. No ko lai saku uz to? Es teikšu tā, ka tas Ješua Mašijaks, kura iekšējais saturs ir visa valdītāja Tora, un viņš vakar, šodien un mūžīgi ir viens un tas pats, kas arī ir šī Tora, kas iztek no viņa kā garīgais ēdiens un garīgais dzēriens, kurš nekad nemainās, neatkarīgi no tā, kādā laikā mēs dzīvojam. Tālāk, 8. pants. Proti, kas sēj savā miesā, tas pļaus no miesas pazušanu, bet kas sēj garā, tas pļaus no gara mūžīgo dzīvību. Filipiešu 4. nodaļa no 15. līdz 20. pantam. Jūs, filipieši, jau arī zināt, ka evaņģēlijas sludināšanas sākumā, kad es izgāju no Maķedonijas, neviena draudze nebiedrojās ar mani došanā un ņemšanā, kā vien jūs. To jūs uz Tesaloniku vienreiz un otrais sūtījāt manām vajadzībām. Ne it kā, ka es meklētu dāvanu, bet es meklēju augli, kas vairotos jums par labu. Es visu esmu dabūjis, un man ir papilnam. Esmu piepildīts, kopš saņēmu no Epafrodita jūsu dāvanu. Šo saldo smaržu Dievam pieņemam patīkamu upuri. Mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību pēc savas godības pilnās bagātības Mašijahā Ješua. Dievam mūsu tēvam, lai ir gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tātad, kad visu augstais apmierina katru mūsu vajadzību pēc savas godības pilnās vajadzības Mašijahā Ješua, tad tas nozīmē to, ka visu augstais piepilda mūsu dvēseles būtību ar Mašijaha dabu, izlabojot visas vājības, dziedinot visas slimības, kur gala rezultātā mēs piepildāmies ar Mašijaha dabu, iemantojot mūžīgo dzīvību. Un, protams, pie tā visa visaugstais sūtīs savu maizi un izlies savu svētību un dos savu aizsardzību, kā viņš par to runāja pravietī Malahijā, lai mums būtu iespējams ne tikai pabarot savu ģimeni un apmaksāt savu dzīves vietu, bet būs arī no kā atdalīt priekš tiem, kuriem ir kāda nepieciešamība. Un par to apostols Pāvils runā 9. pantā Galatiešiem 6. nodaļā. Tad nepiekusīsim labu darīdami, jo savā laikā mēs pļausim, ja nepagursim. Tātad, darīt labu visiem, tas ir tieši tas, kas padara mūs par mūsu dabas tēva dēliem, kā par to mums saka Ješua Mašijahs, Mateja 5. nodaļā 45. pantā. Ka jūs topat sava debesu tēva bērni, jo viņš liek savai saulē uzliekt par ļauniem un labiem, un liek lietum līt par taisniem un netaisniem. Bet apostols Pāvils saka tālāk, 11. pantā, redziet, ar kādiem burtiem es jums rakstu ar sava paša roku. Un šeit apostols Pāvils grib pateikt to, ka tas, kas notika galatiešu kopienā, tik ļoti satrauca viņu, ka viņš ir spiests tik daudz rakstīt ar savu roku. Tātad ir spiests dot tādu fundamentālu mācību par sevis attaisnošanās ceļu caur Ješua Mašijahu un nevis caur priekšādas apgraizīšanu. Un tālāk viņš saka 12. pantā, tie, kas grib būt ārīgi godājami, spiež jūs apgraizīties tikai tāpēc, lai viņi Mašijaha krusta dēļ netiktu vajāti. Kā iepriekš runājam, ka soda stabs tā ir visu augstā dotā Tora. Un daudz domā, ka Kristus krusts, Mašijaha soda stabs, ka tas ir tas pats krusts, pie kura tika piesists Ješua. Ja tas tā būtu, tad apostols Pāvils teiktu tā, lai viņi Ješua krusta dēļ netiktu vajāti. Bet, kad Pāvils runā par Mašijahu, tad viņš runā par visu augstā Toru, kura priekš visiem, kas nostājušies uz Ābrahama ceļa, ir tieši šis soda stabs, uz kura mēs sitam visas savas dvēseles vājības, kārības un iegribas, dēļ tā, lai visu augstā Tora kļūtu par mūsu dvēseles saturu un būtu ierakstīta uz mūsu sirds plāksnē.
Par to apustulis Pāvils runā Galatiešu 2. nodaļā no 19. līdz 20. pantam. Jo es bauslībā, Torā, bauslībai esmu nomirs, lai dzīvotu Dievam. Šeit arī var ieraudzīt, ka Tora ir šis soda stabs. Līdz ar Mašiahu esmu krustā sists, bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Mašiahs. Tātad, kad es esmu pie soda staba, kad caur Dieva vārdu savu veco dabu es tiesāju, tad tas ir kā reiz tieši priekš tam, lai dotu vietu sevī visu augstā vārdam, Mašiaham. Bet, cik es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva dēlu, kas man ir mīlējis un nodevies par mani. Un tas nav nekas jauns šīm Pāvila pārdomām, kas atklāja šo Mašiaha būtību šai mācībai par soda stabu, par krustu, par cik viņš Ješua saka Mateja 10. nodaļā no 38. līdz 39. pantam. Un, kas savu krustu neuzņems un man neseko, tas manis nav vērts. Kas savu dzīvību manto, tas to zaudēs, bet kas savu dzīvību zaudē manis dēļ, tas to iemantos. Tātad, visas apustuļa Pāvila mācības ir kā reiz šīs Ješua Mašiaha mācības atklāšana par soda stabu, un mēs redzam par šo soda stabu Ješua runā, vēl līdz tam, kad tika piesists pie krusta. Tālāk apustulis Pāvils saka 13. pantā, tikai viņi, kas apgraizīti, paši netur bauslību, bet prasa, lai jūs pieņemtu apgraizīšanu, ka viņi ar to, kas noticis pie jūsu miesas, varētu lepoties. Kur par to, Ješua teica tā, Mateja 23. nodaļā 15. pantā. Vai jums rakstu mācītāji un farizēji, jūs liekuļi, jo jūs pārsteigājat jūru un sauszemi, lai piegrieztu vienu cilvēku jūdu ticībai. Un, kad tas ir noticis, tad jūs padarāt viņu par Elles bērnu, 2x ļaunāku, kā jūs paši esat. Citiem vārdiem, ārējā miesas priekšādas apgraizīšana neglābj. Kaut gan šie skolotāji, kad atnāca pie galatiešiem, tieši tā arī bija teikuši, kas arī bija tas iemesls Jeruzālemes sapulcē. Apustuļu darbos 15. nodaļa 1. pants. Daži atnākuši no Jūdejas mācīja brāļus, ja jūs neapgraiza pēc Mūzes bauslības, jūs nevarat tikt pestīti. Bet Pāvils teica, ka ārējās miesas priekšādas apgraizīšana neglābj. Kur tālāk iet runa, kas priekš paša apustuļa Pāvila ir šis Kristus krusts, tātad Mašiaha soda stabs 14. pantā. Bet es no savas puses negribu lielīties kā tikai ar mūsu kunga Ješua Mašiaha krustu, ar ko man pasaule ir krustā sista un es pasaulē. Tātad tie, kas aicina apgraizīt ārējās miesas priekšādu un to bija panākuši, tad viņi visur ar to lielījās. Lūk, skatieties, tur apgraizījās, un tas viss ir no mūsu svētrunas. Redziet, kā mēs izplatām Mūzes Toru. Bet es no savas puses negribu lielīties kā tikai ar mūsu kunga Ješua Mašiaha krustu, ar ko man pasauli krustā sist un es pasaulē. Tātad, viņš var lepoties ar to Mašiahu, Pāvils, kas dzīvo viņā. Kad cilvēks sit sevi pie Mašiaha soda staba, atrodoties šajā procesā, tad viņš jau vairs nemīl to, kas atrodas pasaulē. Visus šos pasaulīgos aizbildinājumus par sevi, visas šīs pasaules vērtības, tas viss jau vairs nevalda par šādu cilvēku. Galvenās vērtības priekš šāda cilvēka, kurš ir miris priekš šīs pasaules, ir debesu valstības vērtības, mīlestība pret visaugsto, mīlestība pret Mašiahu, mīlestība pret baušļiem, pavēlēm un likumiem. Un tālāk apustulis Pāvils runā par to, kā izskatās patiesa apgraizīšana, kura atrodas sirdī un kas tiek veikta ar gara palīdzību. 15. pantā, jo nedz apgraizīšana ir kas, nedz neapgraizīšana, bet jauns radījums. Un jauns radījums tas ir
cilvēks pēc visu augstā dēla, tēla un līdzības. Tālāk 16. pants. Un kas šo ceļu ies, pār tiem miers un žēlastība, šaloms un žēlastība, un vispār pār visu Dievu Izraēlu. Tātad tie, kuri ir kļuvuši par jauniem radījumiem, sitot savu miesu līdz ar visām iekārēm un iegribām pie Mašiaha soda staba, viņiem visiem ir šaloms un žēlastība, un vispār pār visu Dieva Izraēlu, kas arī ir pats Mašiahs, visaugstā dēls. Bet tas, ka Izraēls ir Mašiaha vārds, ir rakstīts pravietī Jesejā. Es to nolasīšu, jo tiem, kuri klausīšies šo ierakstu, var nebūt tā atklāsme, kur ir Beit Šalom kopienā, tāpēc būtu noderīgi vēlreiz to atgādināt. Jesejas 49. nodaļa no 1. līdz 6. pantam. Uzklausiet mani, jūras salas, un ņemiet vērā tālās tautas. Adonai aicināja mani jau no mātes miesām. Jau no manas mātes klēpja viņš domāja un atcerējās par manu vārdu. Un viņš man piešķīra muti kā asu zobeni, un mani paglabāja savas rokas ēnā. Viņš izveidoja mani par spožu bultu, paglabāja mani savā bultu somā un teica: Tu esi mans kalps, Izraēl, kurā es gribu parādīt savu godību un gribu daudzināts būt. Un šeit daudz lasa, pat jūdu komentātori runā, ka runa iet par Izraēla tautu. Bet paskatīsimies, ko Visaugstais saka tālāk. Es savukārt nodomāju, es, Izraēla kalps, velti esmu pūlējies. Es lieki un ne par ko esmu šķiedis savu spēku. Tomēr mana taisnība ir pie Adonai, un mana alga mana Dieva rokā. Tādā Adonai teica: Viņš, kas mani no mātes miesām izredzējis par savu kalpu, tātad Izraēla kalpu, lai es atgrieztu pie viņa Jēkabu un pulcinātu ap viņu Izraēlu, Izraēla tautu. Es tiešām esmu pagodināts Adonai acīs, un mans visspēcīgais ir mans stiprums, kura būtība ir, kas valda ar visu augstā spēku, vai nedaudz savādāk, kura ir visaugstā dēla Amašiaha Izraēla būtība. Un ik viens, kas dod vietu sevī priekš Amašiaha Ješua, tas kādreiz arī kļūst par Dieva Izraēlu. Un tad viņš Visaugstais teica: Tas ir par maz, ka tu esi mans kalps, tātad Izraēla kalpam teica, lai atjaunotu Jēkaba ciltis un atvestu atpakaļ izglābtos Izraēla bērnus. Nē. Es padaru tevi, Izraēla kalpu, arī par gaismu citām tautām, ka tu būtu manas pestīšanas nesējs līdz pasaules galam. Šeit jau mēs precīzi redzam, ka Izraēla kalps nav pati Izraēla tauta, bet gan visu augstais izmantos savu kalpu Izraēlu priekš tam, lai atjaunotu Jēkaba ciltis un lai atgrieztu izkaisīto Izraēlu apsolītajā zemē. Bet tas vēl nav viss. Tieši šo savu kalpu, kuru sauc par Izraēlu, Visaugstais darīs par gaismu tautām, lai mana glābšana aizsniegtos līdz pasaules galam. Un apstiprinājumu tam, ka runa iet tieši par Ješua Amašiahu, mēs atrodam Lūkas 2. nodaļā no 25. līdz 32. pantam. Un redzi, kāds cilvēks bija Jeruzālemē vārdā Simeons. Šis cilvēks bija taisns un dievbijīgs un gaidīdams uz Izraēla iepriecināšanu, un svētais gars bija viņā. Viņam svētais gars bija pasludinājis, ka tas nāvi neredzēšot, iekams nebūšot redzējis tā kunga svaidīto. Tas svētā gara skubināts nāca templī, kad vecāki bērnu Ješua ienesa, lai izpildītu pie viņa bauslības paražu. Tad uz savām rokām ņēmis viņš visuspēcīgais teica un sacīja: Adonai, lai nu tavs kalps aiziet mierā, kā tu esi sacījis, jo manas acis ir redzējuši tavu pestīšanu, ko tu esi sataisījis visiem ļaudīm, gaismu apgaismot pagānus
un par slavu saviem Izraēla ļaudīm. Vēlreiz Iesajas 49. 6. pantu nolasīsim. Un tad viņš, visu augstais, teica, tas ir par maz, ka tu esi mans kalps, tātad Izraēla kalps, lai atjaunotu Jēkaba ciltis un atvestu atpakaļ izglābtos Izraēla bērnus. Nē, es padaru tevi, Izraēla kalps, arī par gaismu citām tautām, ka tu būtu manas pestīšanas nesējs līdz pasaules galam. Tātad, pēc Iesajas vārdiem ir pagājis vairāk nekā 700 gadi, un Jeruzālēmē dzīvo šis cilvēks. Redzi, kāds cilvēks bija Jeruzālēmē, vārdā Simeons. Šis cilvēks bija taisns un dievbijīgs, gaidīdams uz Izraēla iepriecināšanu, un svētais gars bija viņā. Un visaugstā gars saka viņam, lūk, šodien tu redzēsi visaugstā Mašijāhu, to glābšanu, kuru es visaugstais esmu sūtījis priekš visām tautām, to Mašijāhu, kurš būs par slāvu Izraēla tautai. Lūk, redzi un apskaties. Un Simeons atnāk un ieraug šo zīdaini un izrunā tos pašus vārdus. Tātad, saliekot visu kopā, mēs redzam, ka Dieva Izraēls, tas ir Mašijahs, visaugstā dēls, un tas ir visi tie, kuri iedeva viņam vietu atrasties sevī. Šī arī ir tā būtība Izraēla tautas slavai. Un tālāk apostols Pāvils saka 17. pantā, turpmāk, lai neviens man nedara raizes, jo es nesu Ješua rētas savā miesā. No šā var ieraudzīt, ka Pāvilam nav nemaz tik vienkārši nest šo vēsti par Mašijāha krustu. Pat tad, kad mēs skatāmies apustuļu darbus, mēs redzam, cik daudz grūtības ienāca Pāvila dzīvē. Viņš nenoturās un izstāsta par visu to, caur ko viņam bija nepieciešams iziet, lai aiznestu šo vēsti, šo mācību par Mašijāha soda stabu, šo mācību par ceļu cilvēka dvēselē visu augstā dēla līdzībā. 2. korintiešu 11. nodaļa no 21. līdz 29. pantam par apkaunošanu sev es to saku. Mēs uz to nebijām spējīgi, bet ja kas lepojas ar kaut ko, es runāju neprātā, tad es arī. Tie ir ebreji, es arī. Tie ir izrēlieši, es arī. Tie ir Ābrahāma dzimums, es arī. Tie ir Mašijāha kalpi, es runāju neprātā, es vēl vairāk. Daudz vairāk darbā, daudz vairāk cietumos, bez mēra sitienus ciesdams, bieži nāves briesmās. Ja skatāmies šodien uz apustuļa Pāvila vārdiem, ja tā varētu teikt, vieglā evaņģēlija gaismā, ar ko piepildīta kristīgā baznīca, tad varētu par to teikt tā: klausies, Pāvila, ja ar tevi kaut kas tāds notiek, tad patiešām tu neesi svētīts, kaut kas tev tur, brāli, nav kārtībā. Tev vajadzētu pārskatīt, kāpēc tev tas ir ienācis tavā dzīvē. No jūdiem es esmu dabūjis 5 reizes 40 sitienu bez viena. 3 reizes dabūju rīkstas. Vienreiz mani mētāja akmeņiem. Jā, viņš tika mētāts ar akmeņiem, bet pēc tam piecēlās tā, it kā nekas nebūtu bijis. 3 reizes biju ūdens briesmās. Visu dienu un nakti biju jūras viļņu varā. Bieži bija ceļojumos, ūdens briesmās upēs, laupītāju briesmās, briesmās savu ļaužu vidū, briesmās pagānu vidū, briesmās pilsētā, briesmās tuksnesī, briesmās uz jūras, briesmās viltus brāļu starpā, darbā un pūlēs daudzās bezmiega naktīs, izsalkumā un slāpēs, daudz reizi badā, salā un kailumā. Bez tam vēl viss pārējais ļaužu pieplūdums ikdienas, rūpes par visām draudzēm. Kur ir kāds nespēcīgs, un es nebūtu nespēcīgs? Kur kāds krīt grēkā, un man sirds nedegtu?
Visas tās ir kunga Ješua brūces uz apustuļa Pāvila ķermeņa, kur viņš par to saka: brāļi, neapgrūtiniet mani. Es taču devu jums ļoti izskaidrotu mācību par Mašijāha soda stabu. Jums atliek tikai tam sekot. Un beidzamais pants: mūsu kunga Ješua Mašijāha žēlastība, lai ir ar jūsu garu, brāļi. Āmen.